Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. To, ka Ukrainas karaspēks pavirzījies līdz 30 kilometriem Krievijas Kurskas apgabalā, svētdien atzinusi arī oficiālā Maskava. Augsta ranga Ukrainas amatpersona žurnālistiem pateica, ka operācijā iesaistīti tūkstošiem karavīru. Tas ir daudz vairāk nekā sākotnēji ziņoja Krievijas robežsargi. BBC žurnālisti Ukrainas Sumu apgabalā pie robežas ar Kurskas reģionu novērojuši Ukrainas bruņu transportieru un tanku plūsmu Krievijas virzienā. Arī no gaisa uzņemtās foto liecina, ka Ukrainas tanki iesaistījušies kaujās Krievijas teritorijā, bet Krievijas militārie spēki veido jaunas aizsardzības līnijas netālu no Kurskas atomelektrostacijas. Lielbritānijas Sunday Times vakar rakstīja, ka iebrukums Krievijas Kurskas apgabalā ir līdz šim riskantākais Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmums, kas pārsteidza ne tikai Maskavu, bet arī Kijevas atbalstītājus rietumos. BBC šajā sakarā atzīmēja, ka visticamāk Krievijas amatpersonas izmantos šo Ukrainas uzbrukumu, lai saliedētu Krievijas sabiedrību ap valdību un nostiprinātu Kremļa naratīvu, ka pirmkārt šajā konfliktā Krievija nav agresors un otrkārt Krievija ir ienaidnieku aplenkts cietoksnis, kas atvaira iebrukumu un iznīcināšanas draudus. Ukrainas drošības dienests paziņoja, ka Ukrainas enerģētikas ministra vietnieks apsūdzēts $500 000 liela kukuļa pieņemšanā. Amatpersona esot pieprasījusi no kalnrūpniecības kompānijām, lai tās samaksā kukuli par iekārtu pārvietošanu no raktuvēm frontes zonā esošajā Donetskas apgabalā uz ogļu ieguves vietu Ukrainas rietumos. Ministra vietnieks aizturēts reizē ar 3 iespējamajiem līdzdalībniekiem. Austrālija, Amerikas Savienotās Valstis un Lielbritānija vienojās apmainīties ar kodola tehnoloģijām. Tas ir būtisks solis ceļā uz Austrālijas karaflotes apgādāšanu ar kodola zemūdenēm. Ar šo vienošanos 3 valstis apņemas ievērot drošības pasākumus attiecībā uz slepenu ASV un Lielbritānijas kodola materiālu un zināšanu nodošanu, kas ir daļa no trīspusējā aizsardzības pakta. Par šī pakta izveidi tika paziņots pirms 3 gadiem. Primāri tas vērsts pret Ķīnas ietekmes pieaugumu Indijas un Klusā okeāna reģionos un paredz stiprināt Austrālijas karafloti, taču Austrālijas aizsardzības ministrs Ričards Mārls uzsver, ka Austrālija tādā veidā necenšas iegūt kodolieročus. Jau no svētdienas Aglona sagaida svētceļniekus un ticīgos uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem. Šodien Aglonas bazilikā norit ģimenēm veltīta diena. 13. augusts tiks veltīts mieram, 14. augustā Svētā Meinarda bīskapa un Latvijas 2. aizbildņa piemiņas diena. Svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15. augustā. Aglonas apkārtnē svētku laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai ir spēkā satiksmes ierobežojumi un izmaiņas satiksmes organizācijā. Tranzītam šajā laikā satiksme caur Aglonu aizliegta gan pa autoceļu Krāslava Preļļa Madona P62, gan pa autoceļu Dagda Aglona P60 no Kapiņiem. Tranzītam liekta kustība arī pa vietējiem autoceļiem no Višķu, Ambeļu un Šķeltovas puses. Vienlaikus Latvijas valsts ceļi aicina ņemt vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Rēzeknes novadā vakar ceļu satiksmes negadījumā notikuma vietā gāja bojā motocikla pasažieris. Uz vietējā autoceļa Varakļāni Nagļi Žogoti motociklis uzbrauca uz ceļa nokritušam kokam. Saistībā ar notikušo uzsākts krimināla process. Daugavpils pilsētas peldvietās ūdens kvalitāte atbilst Veselības inspekcijas prasībām. Par to liecina analīžu rezultāti, ko Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde Komunālās saimniecības pārvalde kopā ar Zinātniskā institūta Bior pārstāvjiem veica 5. augustā. Mikrobioloģiskie rādītāji atbilst normām un visās peldvietās peldēties ir atļauts. Valsts robežsardze vakar novērsa 47 nelegālo migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet Augšdaugavas novadā robežsargi apturēja kādu Opel Vectra Station Wagon automašīnu. To vadīja Lietuvas pilsonis, blakus sēdēja Latvijas nepilsonis, savukārt automašīnas salonā un bagāžas nodalījumā atradās 7 aziātiskas izcelsmes personas bez ceļošanas dokumentiem, derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Pret migrantu transportētājiem sākts krimināla process, bet trešo valstu pilsoņi esot atturēti no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus Radio